Labdien visiem! Mani sauc Velta. Šodien manā video būs stāsts par maniem adīšanas plāniem, par to, ko es vēlos noadīt pavasara vasaras sezonai. Nebūs stāsts par zeķiem, zeķis es adīšu tāpatās līdz pat nākošajai rudens ziemas sezonai, bet būs stāsts tieši par to, ko es vēlos noadīt pati sev. Un tā plānos man ir, un plānu man izklausās ļoti grandiozi, plānos man ir noadīt 3 džemperus un kardiganu. Pie kā šie būs adījumi pārsvarā no dzīves, kuras sastāvā ir kokvilna. Es jau savā iepriekšējā video stāstīju par to, ka šos te džemperus un jakas, kuras es adu no vilnas dzīves, es praktiski nevalkāju, jo man ir vienkārši karsti. Nu, un vasaras sezonā vēl jau vairāk ir jāada no kokvilnas dzīves. Un tātad 3 džemperi un 1 kardigans. 2 džemperiem modeli es esmu atradusi interneta dzīlēs, manuprāt, tas bija interesantā. Parādīšu vēlāk fotogrāfijas, par ko es stāstu. 1 džempers, tas ir manā galvā, ja. Tātad, dzīju esmu jau vienam no džemperiem iegādājusies. Tātad, jā, šī ir tāda diezgan tumšās krāsās dzīja. Tātad dzīja brūnā krāsā, brūns ar bēšīgu dzīja. Jā, man ir vajadzīgs džempers brūnā krāsā. Iepriekšējā video es jau starp citu stāstīju par saviem džemperiem, kurus nevalkāju. Tur arī bija džempers brūnā krāsā, melanžēta dzīja, tikai tur bija sastāvs vilna, kuru, diemžēl, es valkāt nevaru. Tāpēc šoreiz iegādājos šādu te spoļu dzīju. Spoļu dzīju, kuras sastāvā ir kokvilna. Es procentuāli tagad neatceros, kāds sastāvs bija. Tur bija kokvilna, akrils un poliamīds klāta. Arī metrāžu neatceros, ja nemaldos 280 vai 300 metri 100 gramos. Uz konus šeit nav rakstīta metrāža. Tātad šāda te spoļu dzīja. Šo dzīju es pasūtīju vienā no Lietuvas interneta veikaliem. Nu, šis būs mans pirmais mēģinājums adīt no spoļu dzīves, jo es līdz šim visu laiku adīju tikai no šīs te dzīves, kas ir ficītēs. Vienreiz tikai es iegādājos 200 gramu spoļu dzīju. Tā bija Merino, 100% Merino, tur bija ļoti liela šī te metrāža, kaut kādi 2000 metri 100 gramos. Lai kaut ko nodīt, tur, protams, ir jātin vairāk tie kamoliņi un jāsavieno, tas man galīgi nepatika. Tāpēc šoreiz izvēlējos dzīju, kur nav nekam jātīm klāt, kā var, tā sakot, ņemt un adīt uzreiz. Tātad no šīs dzīves es jau nodīju paraudziņu, adīju ar adatām 3,5, paraudziņu izmazgāju, platumā nekas neizmainījās, nesaravās, neizstiepās. Tātad šāds te džempers brūnā krāsā man ir vajadzīgs vasaras sezonai. Plānots ir valkāt ar gaišas krāsas džinsu svārkiem vai vēlos iegādāties vasarai svārkus baltā krāsā. Vai nu baltā krāsā vai kaut ko tādu maigi bēšīgu. Nu jā, tātad var sakot, kāds plānos ir adīt šo te džemperi. Tātad adīšu, visticamāk, kad adījumā tiks izmantoti šie te mežģīņa raksti. Nu, es pat neteiktu, ka tas ir mežģīņa raksts, tas ir tā saucamā caurā vīla. Tātad, kā es adīšu, tātad visticamāk 4 valdziņi kreiliski, 4 valdziņi labiski, un šie 4 valdziņi labiski tiks veidota šī te caurā vīla, tātad šie te caurumiņi. Tātad veidosies tādas vertikālas līnijas no kreiliskajiem un no šī te mežģīņa adījuma. Pavisam vienkārši džempers, visticamāk, kā adīšu šo te saviecienīto modeli, mugurpus nedaudz garāka, priekšpus īsāks, sānu daļā droši vien būs šie te šķēlumi. Nu, un piedurkņu garums skatīšos jau adīšanas laikā, visticamāk, ka tā būs 3/4. Nu jā, tāds ir mans šis te pirkums. Cik šī dzīja maksāja, tieši šī te spoles sūtīju sūtīju 2 spoles no šī interneta veikala. Kopā ar visu sūtīšanu es samaksāju 25 eiro, ja nemaldos bija. Manuprāt, šis te konus maksāja 16 eiro. Jā, tā varētu būt 16 eiro. Un otra dzīve maksāja 7 eiro. Es vēlāk parādīšu arī otru dzīvi, kādu es pasūtīju. Tātad, domāju, šādam dzīves sastāvam tas nav dārgi, teiksim tā, jā. Jā, pie kam es sūtīju no Lietuvas šī te interneta veikala, es pasūtīju
Otradienā un ceturtdien no rīta jau bija Rīgā Bolderājā, manā pakamātā jau bija sūtījums ievietots. Ļoti operatīvi lietuvieši strādā. Prieks par tādu darbu. Tātad no šīs te dzijas būs džemperis numur 1, kur es arī pirmo sākšu adīt. Neskatoties uz to, kad es turpinu adīt savu sarafānu, es sākšu arī adīt, visticamāk, džemperi. Jo manā sarafāna adīšanā tagad ir tāds nedaudz garlaicīgs, monotons brīdis iestājies, jo jāada visu laiku pa apli labiskais adījums. Nekas cits vairāk nav. Ik pa brīdim tikai jāuzvelk, jāpaskatās, kur ir jāpieaudzē. Tāpēc sapratu, ka ir vajadzīgs vēl otrs darbs, lai vienkārši nebūtu tik garlaicīgi. Jā, tas iespējams nav īsti labi, jo tad tas sarafāns netiks tik ātri uzadīts, jo vienlaicīgi divi lieli darbi, taču nu jā, es vienkārši nogūstu, ja visu laiku ir šis labiskais adījums, nekas, kā saka, nenotiek, tāpēc adīšu vienlaicīgi sarafānu un džemperi. Tālāk stāsts par pārējiem 2 džemperiem. Jā, šim pirmajam džemperim dziju jau es esmu iegādājusies, tad pārējie 2 džemperi pagaidām es, protams, dziju vēl nepirkšu. Es uz ekrāna šeit parādīšu foto, jā, tātad, lai saprastu, kādus džemperus es vēlos uzadīt. Fotogrāfijas es atradu internetu zīlēs. Manuprāt, tas bija Pinterests. Es ceru, ka es nepārkāpšu tagad nekādas autora tiesības, ja parādīšu šīs te fotogrāfijas. Es iedvesmojos no šīm te fotogrāfijām. Pie kam man šķiet, ka šie džemperi vispār, viens no šiem džemperiem nav adīts ar rokām, tas ir mašīna adījums, vai pat tā kā tā trikotāža izskatās. Bet tieši šī te pati doma man ļoti patīk, kā priekšpuse būs vienā krāsā, mugurpuse būs balta ar strīpām un piedurknes baltā krāsā. Iespējams, ka es izvēlēšos tieši šādu pašu krāsu salikumu, jo man vienkārši tā patīk. Un es domāju, kopā ar baltajiem svārkiem izskatīsies ļoti labi. Tieši konkrēti, kāda tā dzija būs, vai tā būs spoļu dzija vai no ficītēm adīšu, pagaidām grūti teikt, lai gan man šķiet, ka izvēlēties šajā gadījumā vieglāk būs dziju, kura ir ficītēs, jo, tur ir jāsaskaņo, kā saka, lai metrāža būtu vienādāmas krāsas dzijām. Iespējams, ka tā būs man iecienītā dzija vai no Alizē Cotton Goldu vai Jarnārta džinsa, jo šīm dzijām ir ļoti liela krāsu šī te izvēle. Un es domāju, ka izskatītos ļoti labi šādi džemperi. Tātad, un otrais džemperis arī ir tāds ar strīpām, šeit jau ir no 3 krāsām, pie kam es krāsas jau šim džemperim jau atradu, kā es vēlētos adīt. Šeit es atradu tieši Jarnārta džinsama, 3 šādas līdzīgas krāsas, un arī domāju, ka šāds džemperis arī labi izskatītos kopā ar baltajiem svārkiem vasaras sezonā. Tā, un tagad būs stāsts par to, kādu kardiganu es vēlos uzadīt šai pavasara-vasaras sezonai. Un tā, kardigans tiks adīts no dziju atlikumiem. Tātad es parādīšu jums fotogrāfiju, kādu kardiganu es uzadīju pirms 5 gadiem. Es jau vairākas reizes esmu rādījis un stāstījis, tas tiešām bija darbs, ar kur es ļoti lepojos. Tiešām gribās kaut ko līdzīgu uzadīt. Arī šajā kardiganā toreiz es arī izadīju dziju atlikums, un tagad arī ir tāda pati doma. Tātad rādu visu savu dziju, kuras sastāvā ir kokvilna. Tātad šeit ir dzija Jarnārta džinsa. Tad ir drops dzijas, tie ir tādi ficītes, kuras vispār es neesmu sākus, kas ir palikušas pāri no procesiem. Un šī dzija ir drops belle. Pagājušajā gadā adīju sev šādu džemperi, ļoti patīk gan džemperis, gan dzija. Džemperis, ap citu, valkāju arī ziemas sezonā, jutos ļoti labi, neskatoties uz to, ka tur vispār nekāda vilna nav sastāvā. Šeit drops bellei bija kokvilna, viskoze un lince. Un Jarnārta džinsa, tātad kokvilna un akrils. Tātad, kuras krāsas es neadīšu, kuras izņem ārā, kuras nepiestāvēs šajā kompānijā. Tātad ņemam ārā melno, ņemam ārā zilo, tas viss ne šoreiz. Šīs dzijas var palikt, par šo vēl es domāju. Kamera rāda tādu ļoti spilgtu krāsu, bet patiesībā tā ir ļoti tāda mierīga krāsa, tāda zilgan pelēcīga, iespējams, ka tas varēs palikt. Jā, vēl aizmirsu tātad parādīt jums vēl vienu spoļu dziju, kur es pirku kopā, tad, kad šo te brūno dziju
Lietuvas internetu veikalā pasūtīt. Nu, tātad 2 spoles es biju pasūtījusi, un šī dzija ir kokvilna un poliamīce. Tāda tā kā buklē dzija, ļoti smalks pavadiens, neatceros metrāžu, manuprāt, kaut kur pār 1000 bija. Un tātad šo dziju es arī izadīšu savā kardiganā, un šo dziju es pievienošu tā kā tādu, pamatdziju visām pārējām dzijām. Šī dzija būs visā kardigana garumā, un pārējās dzijas jau tiks mainītas. Protams, ka kardigans garš manam izmēram no šīm dzijām vien nepietiks, tātad nāksies piepirkt klāt vai Yarn Art džins, skatīties to pašu Alizē Cotton Gold. Varbūt pēc krāsām paskatīšos, un arī, ja būs drops dzijām atlaid, varbūt, kad var drops kādu dziju nopirkt klāte. Kādi 300 gramu noteikti šeit būs vēl vajadzīgi piepirkt klāte. Bet plānos ir noteikti izadīt šos te visus dziju atlikumus. Vienīgi par šo es tā domāju. Šeit ir Yarn Art džinsa dzija, bet ar tādām krāsu spilgtām pārējām. Nezinu, vai tas tur iedarēsies, bet varbūt nemaz nebūs tik slikti. Varbūt var nopirkt vēl kādu šādu te Yarn Art dziju klāte ar šīm te krāsu pārējām, un tad savienojot kopā šo dziju un ar pārējām, domāju, ka neslikts rezultāts būs. Tāds šodien bija mans video par maniem pavasara vasaras plāniem. Paldies, ja noskatījāties video, un tiekamies jau kādu citu reizi.